Sveiki! Šī video virtuve un turpmāko laiku jums būšu es, Žana Šora. Recepti atbalsta internetu veikals Ķēdes LV. Šodien es pagatavošu sulīgu cūgaļas cepeti. Tā, vajadzēs cūgaļu, man te šķiņķis, ķiploks, majonēze, etiķis, koriandrs, sāls, sīnepes, cukurs, augaļa un melnie pipari. No sākuma visas sastāvdaļas jāsajauc. Tad būs majonēze, ķiploks, etiķis, koriandrs, sāls, sīnepes, cukurs, eļļa un pašās beigās melnie pipari. Protams, garšvielas var mainīt, kā kuram garšo. Var sarīvēt sīpolu, pielikt klāt. Majonēzes vietā skābu krējumu. Ķiploku vēl var nevis šādā veidā spiest sajaukt kopā ar garšvielām, bet var iegriezt nedaudz gaļā un iespraust. Bet man labāk garšo, kad ķiploks viņš ir sajauts kopā. Un pašās beigās eļļu pievieno. Un gaļu kārtīgi ierīvē iezieš ar doto mērci. Man tie gabals paņemts bez ādas, bet var ņemt arī ar ādu. Tā kārtīgi iesiež. Un tagad gaļu ietin pārtikas plēvē vai nu maisiņā. Jāietin diezgan stingri, lai piedod formu tādu. Un vēl beigās pipars. Un tādā veidā jāpatur nakti leduskapī vai nu kādas 6–8 stundas, lai gaļa kārtīgi ievelkās. Pagāja nakts, gaļa izņem no plēves. Un tagad cūgaļas ādu vai nu to trek no virsiņa, iegriež gareniski un šķērsā, lai veidot tāds kā rūtiņas. Nedaudz iegriež. Tā kā mazliet viņu pavērt vaļā vajadzētu.
Gaļas gabalu lieku produktu cepšanas maisiņā, aizveru galus. Jārēķinās ar to, ka maisiņam jābūt reizes kādas 3-4 lielāk nekā pats gaļas gabals. Un vajadzētu maisiņā iegriezt kādas dažās vietās, kādas 2-3 vai nu radot iedot, lai cepšanas laikā tas maiss neuzpūšās liels un neuzsprāgst. Jo, kad pirmo reizi nezināju, tā man arī gadījās. Un par šo laiku man silst cepeškrāsne 190 grādiem. Un liek krāsniņā un cep. Tagad ņem ārā, atbrīvo no maisiņa. Un sagriež šķēlēs, un sakārto šķīvja, un pasniedz ar vārītiem, ceptiem kartupeļiem, sautētiem vai svaigiem dārziņiem, un pārliec cepešu mērci. Mērci, kur paliek pāri, tu var izmantot, pagatavojot plovu ļoti labi. Man atliek pateikt paldies par uzmanību, labu apetīti. Gatavojiet, komentējiet, ja mācīšu vienmēr atbildēšu jūsu jautājumiem. Iesakiet šo recepti draugiem. Spiediet pirkstiņus patīk. Un vēlreiz uz tikšanos. Šo receptu atbalsta internetu veikals ķēdes LV. Visi virtuves pieturumi vienā vietā.